Sveiki! Esmu Baiba no BeFit un šodienas tēma – sievietes iegurņa veselība. Šodien lekcijā pievērsīsimies tam, kas ir iegurņa pamatas muskultūra, par kādiem būtiskiem procesiem sievietes organismā tā atbild, kas ir Keigela vingrinājumi un kādi ir to ieguvumi, kā arī par to, kādas problēmas var radīt vāja vai hipertoniska iegurņa pamatnes muskultūra un kā ar šīm problēmām cīnīties. Iespējams, daudzas no mums skar kāda sievietes problēma, par kuru kaunamies runāt. Mēs negribam par to kādam jautāt, un šīs nērtības jau mēs sākam pieņemt kā normu. Bet zini, vairums problēmu, kas attiecas uz mūsu ķermeni, var novērst, laicīgi gūstot informāciju par konkrētu problēmu un pareizi izpildot ieteikumus, lai cīnītos ar to. Tieši tāpēc vēlos tev pastāstīt par Keigela vingrinājumiem. Vai esi par tiem dzirdējusi? Šajā vārdā iegurņu pamatnes muskultūras vingrinājumi nosaukti par godu amerikāņu ginekologam Arnoldam Keigelam, kurš 20. gadsimta 50. gados ieteica stiprināt iegurņu muskultūru ar speciāliem vingrinājumiem. Ikgadējās ginekoloģiskās apskatēs vismaz 50% sieviešu tiek konstatēti mazā iegurņa orgānu noslīdējumi. Nenostiprinot iegurņu pamatas muskultūru ar laiku, nenovēršami rodas iekšējo orgānu noslīdējumi. Tam savukārt seko virkne nepatīkamu blakus parādību, piemēram, urīna nesaturēšana. Biežāk tā ir sievietēm, kuras ir pašas dzemdējušas. Nereti gadās, ka šī problēma parādās vairākus gadus pēc bērna piedzimšanas. Jā, meitenes ar urīna nesaturēšanu vai iekšējo orgānu noslīdējumiem saskaras teju katra otrā no mums. Tāpēc ir svarīgi apzināties problēmu cēloņus un cīnīties ar tiem. Sāksim ar to, kas ir iegurņu pamatnes muskultūra. Lai kaut ko trenētu, ir jāsaprot, kur tas atrodas un ko dara. Iegurņa pamatnes muskultūra ir kaut kas līdzīgs šūpuļtīklam, kas stiepjas no kaunuma kaula priekšpusē līdz astes kaulam. Šie muskuļi veic vairākus svarīgus uzdevumus. Balsta mazā iegurņa orgānus, kā urīnpūsli, dzemdi un taisno zarnu. Kontrolē urīnpūšļa un taisnās zarnas iztukšošanos, atbild par nemainīgu iegurņu muskultūras tonusu, dzimuma attiecību un tualetes apmeklējumu laikā. Nodrošina, lai vēdera dobuma orgāni atrodas pareizās pozīcijās. Piedalās stājas veidošanā, gādājot par pareizu iegurņu stāvokli. Nodrošina iegurņu muskultūras stabilitāti pareizā tonusā. Nodrošina gūžu rotatoru vienotu darbu, viena fascija. Piedalās pareizā elpošanas cikla uzturēšanā. Runājot, dziļi elpojot, klapojot. Ieelpas laikā diafragma nolaižas uz leju. Tāpat arī iegurņa muskuļi veido iestiepumu un noslīd. Bet izelpas laikā diafragma un iegurņa pamatnes muskultūra tonizējas un paceļas uz augšu. Vāja iegurņa pamatnes muskultūra ietekmē un maina arī elpošanas ciklu. Esam noskaidrojuši, par kādiem būtiskiem procesiem atbild iegurņa pamatnes muskultūra. Un tagad varam pievērsties pašiem Keigela vingrinājumiem. To laikā notiek iegurņa pamatnes muskuļu ritmiska sasprindzināšana un atbrīvošana. Tie nodrošina pilnvērtīgu audu apgādi ar skābekli un uzlabo asins cirkulāciju mazajā iegurnī.
Šie vingrinājumi palīdz novērst urīnpūšļu noslīdējumus, taisnās zarnas izspīlējumus un urīna nesaturēšanu. Gribu uzsvērt, ka Kegela vingrinājumi ir svarīgi jebkurā vecumā, gan sievietēm, kuras nav dzemdējušas, jo tas mazina spontānu abortu risku, gan sievietēm, kuras ir dzemdējušas un kurām jau ir iegurņa pamatas muskultūras disfunkcija, gan tām, kurām jau ir pieauguši bērni un iekšējie orgānu noslīdējumi. Iegurņa pamatnes muskuļi ir arī vīriešiem, un arī viņiem vajag stiprināt šos muskuļus, īpaši pēc prostatas operācijām un tiem, kam ir palielināts svars un muguras sāpes. Iegurņa pamatnes muskultūras disfunkcija sastopama diezgan bieži. Tās nepatīkamie simptomi ir urīna nesaturēšana, iekšējo orgānu noslīdējumi, sāpes dzimumakta laikā un negatīva ietekme uz elpošanas stereotipu. Galvenie iemesli iegurņa pamatas muskultūras disfunkcijai ir audu novecošanās, tātad estrogēnu trūkums, grūtniecība, vaginālas dzemdības, traumatiskas dzemdības, tūpļa guļa epidurālā anestēzija, ginekoloģiskās operācijas, liekais svars un aptaukošanās, hronisks klepus, hroniski aizcietējumi, trauksmainas sporta aktivitātes ar lieliem lēcieniem, vēzieniem, smagatlētika, crossfit nodarbības nesagatavotām sievietēm, kā arī ģenētiski faktori. Kegela vingrinājumi ir ieteicami, ja ir iegurņa pamatnes audu bojājumi, rētaudi, urīna nesaturēšana, bieža urinēšana, pēkšņa nepieciešamība urinēt, gāzu nesaturēšana, apgrūtināta defekācija, aizcietējumi, hroniskas sāpes iegurņa joslā, dzimuma orgānos, starpenē, taisnās zarnas apvidū, seksuālā disfunkcija, sāpes, vai nav baudas seksa laikā, smagums, diskomforts, valkošas sajūtas starpenes apvidū, iegurņa orgānu izspiešanās uz āru, ko var izjust vai saredzēt kā bumbulu maksts apvidū, hroniskas muguras sāpes lejasdaļā, kurām nav radioloģisku pamatojumu, kā arī izmaiņas elpošanas stereotipā. Iegurņa pamatnes muskultūras neregulāru darbību var raksturīt ne tikai atslābināti, bet arī pārāk savilkti muskuļi. Tātad muskuļi ir nevis vāji, bet atrodas hipertonusa stāvoklī. Šādos gadījumos pašdiagnostiku var veikt, ievietojot rādītāju pirkstu makstī, saspringzinot muskuļus un konstatējot, vai saspringzinājums ir nemainīgs, vai muskuļi ir vaļīgi. Par vājiem muskuļiem var liecināt arī tas, ja tamponi neturas vai krīt ārā no maksts. Savukārt, ja muskuļi ir hipertonusā, tad jāpievērš uzmanība Kegela vingrinājumu relaksācijas fāzei. Muskuļus atslābinot un sajūtot starpību starp sasprindzinātiem un atslābinātiem muskuļiem. Apgrieztais Kegela vingrinājums nozīmē viegli saspringzināt iegurņa pamatnes muskultūru, atbrīvot to, turpināt elpot, sajust muskuļu atslābināšanos, astes kaulu un kaunuma kaulu attālināšanos, nekustinot iegurni un mugurkaulu. Vienmērīgi elpojot, mēģinot sajust iegurņa muskultūras atbrīvošanos. Regulāri pildot Kegela vingrinājumus, pirmās fizioloģiskās izmaiņas var sajust jau pēc 2 nedēļām. Sūdzības un simptomi var mazināties 6 līdz 8 nedēļu laikā, bet ievērojami uzlabojumi tiek novēroti pēc pusgada. Un beidzot pats svarīgākais, kā pareizi veikt Kegela vingrinājumus. Vislabāk to darīt ērtā pozīcijā, sēdus vai guļus. Pirms vingrinājuma obligāti ir jāiztukšo urīnpūslis. Kegela vingrinājumi sastāv no 3 daļām. Sākumā sasprindzina muskuļus ap
urīna izvadkanālu, tā it kā gribētu apturēt čurāšanu. Jājūt sāspringzinājums ap vaginālo zonu. Sāsprindzina arī pārējos iegurņa pamatnes muskuļus apkārt taisnajai zarnai, jājūt vispārēji muskuļu sāsprindzināšanās un kopējā iegurņa pamatnes pacelšana. Pozīciju notur 3 līdz 5 sekundes. Vēlāk jau līdz pat 10 sekundēm. Muskultūras pilnīga atbrīvošana. Būtiski nedrīkst saspringzināt ne dibena, ne vēdera muskultūru. Sasprindzināšanu un atbrīvošanu jāveic tikai iegurņa pamatnē. Kā jau minēju, svarīga ir regularitāte un spēja atpazīt un saspringzināt pareizos muskuļus. Kad pamata vingrinājumi ir apgūti, tos var apvienot ar citiem vingrinājumiem. Dažas vingrinājumu variācijas, ko var izmēģināt, atkārtojot 2 līdz 3 reizes dienā, akūtā fāzē, vai 2 līdz 3 reizes nedēļā profilaktiski. 10 reizes ātri atkārtojumi, noturot sasprindzinājumu 1 līdz 2 sekundes. 8 līdz 10 reizes noturēt maksimālu saspringumu 5 līdz 10 sekundes. 60 sekundes submaksimāla, tas ir 30 līdz 50% kontrakcija, vidēja spēka kontrakcija, izelpā notur, bet svarīgi neaizturēt elpu. Ja tev ir iegurņa pamatas muskultūras disfunkcija, izvairies veikt intensīvas vēderpreses vingrinājumus, abu kāju pacelšanu, plankingu, lielas amplitūdas vēzienus, dziļus pietupienus, nodarboties ar skriešanu, lēkšanu, mākslas vingrošanu, svarcelšanu un triatlonu. Atceries, ka neko nedarot situācija tikai pasliktināsies. Ieliknīši ir īstermiņa risinājums, jo tie nespēj kontrolēt urīna nesaturēšanu un necīnās ar tā cēloņiem. Vēl neiesaistoties ķirurģiski, efektīvāka būs ārstēšana ar Kēgela vingrinājumiem. Būsim veselas un laimīgas!